Ir dažādi veidi. Jā, tāda ainava, klusā daba, portrets un figurālās kompozīcijas. Nu, lūk. Tātad par ainavu. Tātad ainavā parasti vienmēr attēlot dabu, ja? Un mēs tad tieši šo te žanru veidosim. Jūs izveidosiet 3 skices, katram ainavas veidam vienu skici, vai parādīšu, kādi tieši ir ainavu veidi. Es domāju, jums šis te darbs arī kādām 3 nedēļām. Vienā stundā mēs tātad pirmajā izveidosim skici pilsētas ainavai, otru lauka ainavai un trešo marīna jūras ainavai. Nu, tā kā jūru. Nu, lūk. Un skicis, nu, tādā veidā izdomāju, kā jūs to darīsiet. Uz nākošo stundu tad paņemiet arī, jums droši vien daudziem ir kaut kas krāsains līdzi. Jūs paņemiet arī ar to krāsot. Nu, tātad pirmā skice būs pilsētas ainava, ja? Izdomāsiet paši, kā jūs tur veidosiet viņu, ja? Nu, varat arī kaut ko tur perspektīvā taisīt, nu, kā jūs gribat, ja? Pirmā tātad būs pilsētas.